Čāviņa. Šodien es atnācu parunāt ar tevi par izaugsmi. Tā es mikrofonu esmu nolikusi šoreiz šeit. Es ceru, ka mani varēs labi dzirdēt. Tātad runāsim par izaugsmi. Kas ir izaugsme? Tas katram būs kaut kas savs. Ja kādam izaugsme ir beidzot saņemties kļūt par vecākiem, kādam citam izaugsme ir beidzot saņemties un nomainīt darbu uz kaut kādu tādu darbu, kas man beidzot patiks un kuras varēšu iet uz darbu ar prieku un justies darbā piepildīta un nākt mājās vēl priecīgāka nekā es gāju uz darbu. Kādam citam tas atkal būs beidzot saņemties, sākt vingrot vai sākt rūpēties par savu skaistumu. Tātad tev tu pati zini, kas priekš tevis ir tava izaugsme, ja? Un tu pati zini, kas ir tās lietas, kas tev traucē. Tu jau esi sapratusi, ka sev traucē izaugsmi tikai tu pati. Un tagad es pastāstīšu tev par 3 lietām, kuras tev palīdzēs ātrāk saņemties un sākt veikt kustību šīs te izaugsmes virzienā vismaz, ja? Jo bieži ir tā, ka tu tā kā labi apzinies, ka tas slēdzis ir iekšā tevī, un jo skaidrāk tu apzinies, ka viņš ir iekšā tevī, jo vairāk tu atliec vēl uz rītdienu, uz nākamo reizi, uz nākamo gadu, un tā gads no gada, un izaugsmes kā nav, tā nav, jo tu labi zini, ka, tad, kad es sagribēšu, tad viss būs. Bet nes kāpēc tu joprojām vēl neesi sagribējusi. Tad 3 lietas, kāpēc visticamāk tu neesi vēl sagribējusi, un kuras tev tā kā ļaus aizdomāties, ka varbūt, kad vajadzēja jau vakar. Vajadzēja jau vakar, jo dzīve paiet, gads no gada paskrien, un es reāli nevis baudu dzīvi, bet vienkārši eksistēju kaut kādā tādā uzkarošā tādā stāvoklī, tā kā uzkāriens kaut kāds. Un es tā kā, zini, nevis dzīvoju savu dzīvi, bet es viņu tā kā vēroju no malas. Es varētu tā kā piedalīties, bet es izvēlos nepiedalīties. Es izvēlos vērot no malas. Nu, lūk, tad parunāsim par šīm 3 lietām, kuras tev ļaus saņemties, beidzot, sākt piedalīties. Pirmā lieta. Negaidi nekad atļauju vai grūdienu no malas, ja? Ja tu skaties šo video un tev tas jau liekas kā tāds grūdiens un vai es tūlīt noskatīšos un tas būs mans pēdējais grūdiens, ja? Tad pārstāj gaidīt. Jo ilgāk tu gaidi kaut kādus mājienus no malas, atļaujas no malas, jo grūtāk būs uzsākt, tāpēc, ka tad, kad tev liksies, tu jau tā kā esi jau gatava, ja tu gribētu uzsākt, un tad tev jau liekas jau, rekur tas grūdienis, rekur tas pēdējais cilvēks, kurš man palīdzēs, ja? Un tad pēkšņi tu redzi to, ka tas bija tikai ilūzija un tāds bāds, bet viņai to nemaz nevajag. Izrādās, ka viņai nemaz to nevajag. Ja viņai to nevajag, tad man arī to nevajag. Nu tāds bezmazliet, ka tu pārliec to atbildību uz kādu citu. Uzņemies atbildību uz sevīm un saprot, ka tas ir vajadzīgs tikai tev. Pārstāj gaidīt no malas, pārstāj gaidīt no vīra, pārstāj gaidīt no mammas, pārstāj gaidīt no draudzenes, pārstāj gaidīt no kāda cita. Tevī iekšā ir tas slēdzis un pārstāj gaidīt, ka kāds viņu nospiedīs. Pārstāj gaidīt, ka kāds tev iedos atļauju. Tu pati esi sava atļauja, tu pati esi sava šī te atslēga uz šīm te pārmaiņām, un kamēr tu pati sev neļauj, neviens cits tev neļaus. Neviens cits tev neatļaus tik ilgi, kamēr tu pati sev nepateiksi, ka tas ir vajadzīgs tikai man, tas ir tikai un vienīgi manās interesēs, tas nav kāda cita interesēs, beidz sevi mānīt, kad kāds vismaz darīs kopā ar tevi, un tad tev būs vieglāk. Tieši otrādāk. Tad, kad tu esi atkarīga no kāda cita domām, no kāda cita laika, no kāda cita viedokļa, tad tev nekad nebūs šīs te brīvības, rīcības brīvības, izvēles brīvības. Tu esi brīva, lai izvēlētos sākt virzību savu pārmaiņu virzienā jau tagad. Vienkārši tev esi vajadzīga tikai un vienīgi tu pati. Tikai un vienīgi tava gribēšana sākt
mainīt savu dzīvi uz labo pusi ar šodien, nevis ar 1. janvāri. Nevis, kad izies Mars no retrogrāda. Nevis, kad tur bērni izaugs, vai kad vīrs pārstās dzert, vai tur, kad es beidzot sākšu strādāt darbu, kurš man patīk. Ja? Tas viss nekas nenotiks tāpat vien bez tavas dalības. Ja? Un šis te laiks, kamēr tu gaidi, tava dzīve paiet. Tas nav tā, kad tad, kad tava dzīve beigsies, tad kāds tev iedos atlaidīti tā, tev taču tur bija tas periods, kad tev vīrs dzēra, mēs tev rekur dodam dzīvē klāt vēl gadus. Tā nebūs. Rekur dzīves skarbā patiesība. Neviens tev neiedos klāt papildus laiku pie tavas dzīves, tāpēc, ka tu šobrīd uzupurējies, tāpēc, ka tev bērni joprojām auga vēl, ja? Vai tāpēc, ka tu uzupurējies, jo tev tur kādam ir jāpalīdz, un tu tagad nedzīvo savu dzīvi, tu palīdzi kādam citam, tā vietā, lai dzīvotu savu dzīvi. Un kāds tad, kad pienāks tava pēdējā stundiņa, tāds pienāks, rekur, tev taču bija toreiz tas grūtais laiks, tad rekur mēs tev iedosim vēl dzīvei klāt laiku. Mēs tev iedosim vēl tos gadus klāt. Tā nebūs, tā ir skarbā dzīves patiesība, kas tev ir jāapzinās. Tev ir jāsaprot, ka tev vienkārši ir šis mirklis, un sākot no šī mirkļa līdz dzīves beigām, tev ir tik daudz laika, cik tev ir. Un visiem tur beigās, tuneļa galā būs viena alga, kādas tev šobrīd ir grūtības, un kam tu šobrīd palīdzi tā vietā, lai dzīvotu savu dzīvi. Tāda ir skarbā dzīves patiesība. Nākamā lieta, kas tev ir jāsaprot, neviens nezin, cik maksā tavs laiks. Cik maksā, tas nav domāts naudas ziņā, ja, cipa stundu likme. Tas nozīmē, neviens nezin, cik tieši tu vari būt vērtīga, kurā dzīves situācijā. Kāds cits būs vērtīgs kā mamma, un, piemēram, sieviete, kas ir mājās, kura audzina bērnus, viņa ir mamma, viņa ir sieva, viņa ir saimniece, viņa rūpējās par mājām, par bērniem, par vīra labsajūtu, par kārtību mājās, viņa jūtās labi mājās, viņai negribās neko citu darīt, kā nevis tikai vienkārši, bet viņai gribās saimniekot mājās, lieciet viņu mierā, viņai gribās saimniekot mājās, ja? Tas, ka viņai nav kāda konkrēta stundu likme, ka vīrs nemaksā viņai algu, ja, par pavāra apkopēja auklītes un tur par visiem tiem pienākumiem, ko viņa dara, ja. Tas, ka viņai nemaksā vīrs šo te algu, tas nenozīmē, ka šis te laiks nav vērtīgs. Tas nenozīmē, ka tad, ja viņa šo te visu nedarītu, tas būtu tā, nepamanāmi. Vienkārši, tur jau ir tas prikals, kad tad, kad sieviete pārstāja mājās darīt lietas, tad tas kļūst pamanāmi. Tik ilgi, kamēr sieviete dara savus sievietes saimnieces, visus sievietes pienākumus, kamēr viņa dara, tikmēr tas nav redzams. Tas vienkārši pats maģiskā veidā notiek. Tad, kad sieviete pārstāja šīs lietas pa mājām darīt, tad lēnā garā visi sāk pamanīt, kad rekur cilvēks ir palaidies. Rekur cilvēks vairs neko nedara, ja? Visa tā vērtība tajā, ko tu dari, tev nav jāgaida, kad to iedos kāds cits. Ka vīrs pamanīs, ka bērni pamanīs, ka kāds atnāks un pamanīs un pateiks tev malacīte un izmaksās tev algu. Šo te algu, kādu tu gribi, zini tikai un vienīgi tu. Un šo te algu sev izcīnīt vai sarunāt vari tikai un vienīgi tu pati. Tas nozīmē, ka ja tu šobrīd darbojies pa mājām un tu joprojām vēl neapzinies savu vērtību, tad lai šis video top par tavu pēdējo pilienu, lai tu beidzot apzinies savu vērtību un tu pārstāji taisīt kašķine no kā ar viņu. Tāpēc, ka tev liekas, ka katrs viņa skatiens, katra viņa rīcība, katrs teikums, ko viņš pasaka, ir kā mājiens, kad, tu jau neko nedari, ja mājās. Pat ja viņš tā saka, tu pat vienkārši, ka tu notici tam, ka tas, ko tu dari, ir vērtīgi, pat ja viņš tā saka, tas vairs nenozīmē tev pilnīgi neko, tāpēc, ka tu negaidi pirmkārt no viņa atzinību, otrām kārtām tu negaidi, kad viņš tev šo te algu izmaksās, tu vienkārši pati pasaki, kad, klausies vecīt, vai nu mēs nolīkstam apkopēju, vai nu tad es pārstāju to darīt. Es eju darbā,
un es pārstāju darīt to, ko es daru. Ja tev tiešām jau ir tā piegriezies, un tu tiešām zini, ka tu vairs negribi pildīt šos saimnieces pienākumus, bet tu gribi iet darbā, ja, piemēram. Te arī ir jāskatās individuāli, kā tev ir ērtāk, kā tu labāk gribētu, ja, bet vienkārši, kas ir tas, kas tev traucē dzīvot šobrīd, tā ir tā sajūta, ka tu pati neapzinies šo te vērtību, un kad katrs kaut kāds šķībais skatiens, katra kaut kāda frāzīte no malas, tas tev vēl vairāk liek domāt, kad jā, es jau neko nedaru, ja? Patiesībā pamēģini neko nedarīt, ja? Pamēģini neko nedarīt, un tad tu sapratīsi, ka tas, ko tu dari, cik tas ir patiesībā vērtīgi. Tā, un vēl viena lieta, par ko es gribēju pastāstīt, kad nebūs tāda īstā brīža, ja? Ja tev, piemēram, liekas, kad tagad galīgi nav piemērots brīdis, tagad šobrīd, galīgi nav tas īstākais laiks, kad tā kā būt laimīgai. Tagad šis nav īstākais brīdis. Īstākais brīdis, gan jau kaut kad viņš pienāks, ja? Vot tā, ka viņš pienāks, tad viņš pie manis pienāks tāds klāt un pateiks, vot te es esmu īstais brīdis, ja? Īstais brīdis ir tad, kad tu zini, ka tev vienkārši, ka tu apzinies, ka tev ir šī viena dzīve un otrs tev nebūs. Un jā, tā kā jau es iepriekš runāju par to, ka dzīves beigās tev neviens klāt nepieliks, ja? Un tad, kad tu to apzinies un saproti, tad tu apzinies, cik katrs tavs dzīves mirklis ir vērtīgs, cik patiesībā nauda maz ko spēlē, jo kas tad ir tas saimnieču mammu tāds, indīgākā doma, kas sēž tajās saimniecēs sievās, mamās, ka liekas, ka tiešām tā nauda ir tas vērtīgākais, kas vispār uz pasaules var būt, tu pati tā domā, ka nauda, tas ir kaut kas tik vērtīgs, ka tu esi gatava pēdējo stundiņu savu pārdot par to naudu vienkārši, cik viņa ir vērtīga, tāpēc, ka viņš tai darbā tā piekust, un es jau arī tai darbā tā piekusu, tad, kad darīju to, kas man riebās na sekundečku, ja. Patiesībā tad, kad sieviete dara to, kas viņai reāli patīk un viņai vēl par to maksā, tad tu reāli apzinies to, ka nauda tas ir vienkārši enerģija, tas ir resurs, ar kuru izmērās tas, cik cilvēks ir liederīgs šajā pasaulē. Un jo vairāk liekas tu kustības tu taisi, liekas domas tu domā, jo tu sliktāk par sevi domā, jo tu mazāk sevi novērtē, jo tev mazāk ir šīs te enerģijas, un jo tev viņas ir mazāk, jo tev liekas, ka viņa ir vērtīgāka, ja? Bet patiesībā nauda, tas ir visvieglāk iegūstamais resurs. Vispār neviens nevar pateikt, cik maksā izaudzināt bērnu, cik maksā iznēsāt bērnu, cik maksā izaudzināt bērnu, par laimīgu cilvēku, par pašpietiekamu cilvēku, par netraumētu cilvēku, ja? Cik daudzas mammas pat neapzinās ar to, cik viņas šausmīgu vērtību ir piešķirušas tai naudai, ja? Ka viņas skrien uz to darbu, man ir tā stabilitātes sajūta, es pelnu to naudu, es esmu neatkarīga, esmu patstāvīga, ja? Bet tajā pašā laikā es tur, piemēram, esmu dzirdējusi, ka mammas bērnus no rītiem, kad ved uz dārziņu, viņas nevar viņus pirmkārt pamodināt, tad, kad viņus pamodina, tad pusmiegā baro kaut kādiem kukuļiem pierunā vest uz dārziņu, kaut kādām kašķiem, caur kaut kādām histērijām ved uz tiem dārziņiem tos bērnus, un, kas vispār notiek, kāpēc mammas tā izturās pret saviem bērniem, tāpēc, ka nauda taču jāpelna. Kurš cits nopelnīs, ja es nenopelnīšu? Tētis mums nenopelna tik daudz, cik mums vajag. Kam vajag? Kāpēc tev tik ļoti vajag to naudu, lai tev svarīgāk būtu nopelnīt to naudu, nekā uzaudzināt veselu, pašpietiekamu cilvēku, kuram arī nebūs tas pats uzskats, kas tev, kad nauda ir viss svarīgākais, kas uz pasaules var būt. Tā kā padomā par to, kas tev šobrīd ir svarīgāk, tas tavs laiks, no šodienas, ja? Kuru tu tagad vienkārši izšķied,
vai tā nauda, kuru tu tagad šodien tai darbā vari nopelnīt, vai tas vīrs nopelna un tu tik ļoti viņam pakļaujies un uzskati, ka tu esi tik mazvērtīga un tik daudz strīdi no tā, ka tu jūties tik mazvērtīga un tik daudz kompleksi, ka tu jūties, vai arī tik daudz tu ļoti piekāpies vai, ir dažādas vispār problēmas situācijas, kas ģimenē rodās dēļ tā, ka tu pirmām kārtām jūties vainīgi, ka tu nepelni, tāpēc tu tagad esi sākus pelnīt, ja, tam, kas skatās un kas vēl nepelna, ja, tad iedomājies savu scenāriju turpinājumu tā. Tu pagaidām nepelni, bet tu aiziesi un tu sāksi pelnīt, un tad, kad tu pelnīsi, tad tu būsi dusmīga uz viņu, tāpēc, ka tev ir jāpelna, jo viņš nevar nopelnīt tik daudz, cik tu gribētu, ja. Tu tagad aizies strādāt, un tu uz viņu dusmojies, tāpēc, ka tu strādā. Pēc tam, tad, kad tu saproti, ka jā, tagad es pelnu tik, cik man vajag, tik, cik bērniem vajag, tad es tagad saprotu, cik īstenībā viņš ir maz vērtīgs, jo visa viņa vērtība manās acīs bija tikai tāpēc, ka tad, kad viņš pelnīja, kamēr viņš pelnīja, tikmēr viņš bija vērtīgs. Tagad viņš vairs nav vērtīgs, ja? Un tagad, kad viņš vairs nav vērtīgs, un kad es tagad pati pelnu, tad man viņš vairs nav vajadzīgs, ja? Tā kā padomā, pirms tu sāc šo te darba meklējumus, ja, padomā, kas būs tālāk. Neej tālāk, pirms tu neesi atrisinājusi vienu lietu, tāpēc, ka sievietes ļoti daudzas dara tā, kad ir problēma, es to problēmu pastumju apakšā zem dīvāna, lai viņa tur pūst. Es tagad iešu pie nākamās lietas, kuru ir daudz vieglāk atrisināt. Protams, ka vieglāk atrisināt ir atrast darbu, sākt pelnīt, nekā saprast, atrisināt visas problēmas situācijas mūsu attiecībās, savstarpējās attiecībās ar partneri. Saprast, kur ir mūsu tas kopīgais mērķis, kur šis te kopīgais mērķis mums vairs nav kļuvis par kopīgo, ja, kā mēs viņu varam atkal padarīt par kopīgo, kā mēs varam atrisināt šos te jautājumus, kas mums ir savstarpējās attiecībās, tā, lai man pēc tam, tad, kad es būšu kļuvusi atkal patstāvīga, nebūtu jāmeklē jauns partneris, jauns tēvs maniem bērniem, ja, maniem bērniem būs tad 2 mammas un 2 tēti, ja. Vienkārši padomāt tālāk, padomāt tālredzīgāk, saprotot to, cik ļoti atbildīgs ir katrs tavs solis, un cik ļoti ir jāpievērš uzmanība pilnīgi katrai problēmai, kura reāli problēma tev dzīvē ir, ja. Tev ir jāpieiet ar milzīgāko atbildību, tāpēc, ka tā ir tava vienīgā dzīve, kura ir šeit, šodien un tagad, ja? Un tagad, ja tu izlem, kad nafig viņu, es eju tagad strādāju, ja? Vai arī pagaidām nē, nafig viņu nē, bet es iešu un strādāšu un pēc tam nafig viņu, ja? Kāpēc ir tik ļoti patērētāja attieksme? Un tās visas sievietes, kuras šausmīgi topī par to zaļumu un nedod Dievs kāda nesā dabīgās kažokādas kažoku, ja? Un tur visus noklīdušos kačīšus nošēros obligāti Facebookā, ja? Bet tajā pašā laikā pret vīriešiem, pret dzīviem cilvēkiem izturās tik ļoti ar patērētāja attieksmi, kad, ja viņš mani nesaprata no pusvārda, ja viņš nemācēja manas domas lasīt, un ja viņš nedarīja visu, ko es gribēju, kā es gribēju, un viņš nesaprata, ka es negribu tā, kā mēs dzīvojām, viņš to pats nesaprata, ja, jo es nemācēju viņam pateikt, bet viņam vajadzēja nolasīt manas domas, cik ļoti patērētāja attieksme mums ir attiecībā pret saviem vistuvākajiem, vismīļākajiem. Piedomā pie tā, kā tu vispirms pati sevi novērtē, tāpēc, ka tas cilvēks, kurš pats sevi neprot novērtēt, protams, ka viņš neprot novērtēt nevienu. Un tāpēc arī tādi cilvēki kā es, kas sevi augstu vērtē, tik ļoti triggerē visus. Tāpēc, ka ir pieņemts, ka sevi nozākāt, sevi noniecināt, tas ir normāli. Nav ko būt iedomīgam, nav ko būt egoistiskam, kad cilvēks vispār nesaprot, ko nozīmē iedomīgs, ko nozīmē egoistisks. Tad liekas, ka visi apkārt ir iedomīgi un egoistiski. Tie, kuri normāli dzīvo un normāli pret sevīm attiecās, tie visi ir iedomīgi egoisti. Sevi noniecināt, sevi nozākāt, sevi apsaukāt, tas ir normāli. Tā ir parastā cilvēka attieksme pret sevi un tā ir normāla attieksme pret sevi. Bet patiesībā tas cilvēks, kurš pat sevi neciena, pat sevi nemīl, pat pats par sevi parūpēties nevar,
pat pats nevar novērtēt savu vispār esību šeit, ja, tad ko viņš var iemācīt pirmkārt saviem bērniem? Kā sevi novērtēt, ja? Kā tie tavi bērni, kad viņi izaugs, kā viņi sevi vērtēs, viņi ar sevi runās tajā pašā balss tonī, tajā pašā intonācijā, ar tiem pašiem izteicieniem, kādiem šobrīd tu runā ar viņiem. Tā kā tu ar viņiem šobrīd runā, tas ir viss atkarībā no tā, kā tu jūties, kādā stāvoklī tu šobrīd esi, ja? Un ja tu šobrīd esi stresainā uzvilktā stāvoklī, tu, protams, ka nevari ar saviem bērniem runāt kaut kā mīļi, forši, mierīgi, ja? Translējot viņiem, kad viss, kur tev ir jāpaspēj, visur tu paspēsi. Mēs šobrīd ķeram momentu, un tā kā mēs šobrīd daram, tas ir vislabākais, ko mēs šobrīd varam darīt, un viss ir kārtībā, un mums nav kur skriet, mums nav ko ķert, mums nav ko grābt, mēs nekur nekavējam, viss ir riktīgi forši, un kā būs, tā būs. Kā būs, tā būs, ja. Nu, tādu veselīgo, kā būs, tā būs pofigismu, ja. Vopšim, tas viss nāk ar praksi, tas viss nāk ar laiku, un tas viss nāk ar saprašanu, par to, cik svarīgi ir tas, ka tu pati parūpējies par šo savu stāvokli jau no šodienas, parūpējies, lai tu jūties droša par sevīm, pārliecināta par sevīm, lai tu apzinies savu vērtību ne tikai naudas izteiksmē, lai tu netrīc par rītdienu ne tikai un vienīgi tāpēc, ka tu nezini, kā tu pati rītdienu nopelnīsi, ja? Ja tu nedod Dievs, paliksi viena, ja tu viņam neuzcepsi tās olas brokastīs, kuras tev riebis cep, bet tu cep tāpēc, ka, nu, ko savādāk tu nomirsi badā, ja? Bet apzinoties to, ka, nu, bāc, es tāpatās esmu vērtīgs cilvēks, un es kādreiz arī drīkstu izteikt savu viedokli, es kādreiz arī drīkstu atteikt, ja, ar tādu veselīgu mīļumu pret sevīm, kur tu pati sevi novērtē, un līdz ar to visi, kas tev ir apkārt, arī tevi novērtē, un tavi bērni arī iemācās sevi novērtēt, un galu galā tu esi tāds riktīgi forša šīs te pasaules daļiņa, viena no šīm te pasaules bitītēm, kas strādā cilvēces labā, kas strādā pie tā, lai visiem būtu tikai aizvien foršāk, mīļāk, jaukāk, siltāk šajā pasaulē, jo mēs visi viens otram priekš tam strādājam, ja? Lai mēs visi, katrs mēs daram pa bišķiņam, lai kāds tikai savai ģimenei, ja? Kas ir tikai, ja? Bet tajā pašā laikā šajā te ģimenei uzaugu bērni, kuri kalnus gazīs. Uzturās vīrietis, kurš iet un kalnus gāž, ja, dienā. Un kā tas notiek? Pēc tam visai pasaulē ir dēļ šiem te cilvēkiem siltāk, mīļāk, foršāk, kārtīgāk, ja? Kāds ir kurjers, kāds tur, nezinu, apkures kompānijā strādā, kāds tur loģistikas kompānijā strādā. Nu, katram ir kaut kas savs, ko mēs daram, kā mēs viens otram palīdzam, kas mums dod šo te vieglo peļņu, ja, par vieglo peļņu. Es domāju, ka es nākamo video uztaisīšu par to, cik svarīgi ir viegli pelnīt, ja. Un, nu jā, un šādā te veidā, tad, kad tu pati sevi novērtē, un kad tu nedomā, ka tikai nauda ir vienīgais un visvērtīgākais vispār pasaulē, kas varētu būt, tad tu apzinies savu vērtību, un tu to nes sevī, bet viņa tā staro no tevis, ka nevienam nekad nevar būt kaut kādi jautājumi, vai tu esi savā vietā, vai tu neesi savā vietā, vai tu tur gadījumā neesi aizsēdējusies mājās par ilgu, vai tu tur gadījumā neesi izvēlējusies ne īsto darbu, ja? Vai tik tu gadījumā tūlīt nesalūzīsi, vai tik tu gadījumā tūlīt neizdegsi, ja? Par to ir jāparūpējās tev pašai, un nevienam citam tas, nu, tā no sirds vispār neinteresē. Nu, tāda ir tā dzīves patiesība. Nevienu citu neinteresē, kā tu jūties. Tev pašai ir jāinteresē, kā tu jūties, un pārstāj gaidīt no citiem. Citi neatnāks un tevi neizglābs.